pietiek sauļoties, tad tu taisīs treniņu šodien vai netaisīs? Ko? Jau 5? Tik ātri paiet laiks tajā saulītē. Lūk, tā mums šeit ir mūsu sporta bāzē. Kad gribam pagulēt, tepat paguļam. Kad gribam trenēties, tad trenējamies. Šodien es jums parādīšu savu kāju treniņu. Reāli vienas dienas treniņu, ko es daru, bet visu sīkāk un ko es daru. Ejam iekšā, es parādīšu tur vēlāk. Protams, kad kāju treniņš, tas ir vēlēs muskuls un bez kārtīgas iesildīšanās un bez kārtīgas izstiepšanās mēs nekur. Varbūt man ir paveicies, varbūt arī nav paveicies savus karjeras labākos gadus. Es pavadīju piedaloties sacensībās ar ekipējumu, tad, kad es startēju visos Eiropas pasaules čempionātos, tad bija ļoti modē ekipējums. Bez ekipējuma starta bija ļoti maz, var teikt, nebija nemaz. Paveicies man ir ar to, ka es esmu pirmais cilvēks Latvijā, kas ar ekipējumu ir pietupies 400 kg. Labākais rezultāts sacensībās man ir 460. Un tad es jums šodien parādīšu nevis spēka treniņu, bet tādu starpsezonas treniņu, ko es taisu, kājas taisu 3 reizes nedēļā. Es esmu sadalījis, ka kāju priekšs un kāju aizmugurs taisu atsevišķi, tad kāju priekšām ir nedaudz lielāks lodzīti man pirmdien piekdien, kāju aizmugurs īkri ar vilkni kopā man ir trešdienās. Tā kā, nu ko, tagad stiepsimies un šodien parādīšu jums reālu savu treniņu, 5 vingrinājumus. Nu, ko izstiepušies mēs esam. Ejam, parādīšu, ar ko mēs parasti sākam. Lūk, šis kāju priekš trenažers ir tas, ar ko mēs parasti uzsākam. Man patīk viņš kā pirmais vingrinājums tādēļ, kad viņš iesilda mūsu ceļus. Tā dabam kustība kaut kāda, bet ceļi ieļojās, un pēc tam ir vieglāk veikt visu pārējos. Vingrinājums apmēram mēs taisam 4, 5, 6 piegājumus kā kur reizi. Par reizēm, par atkārtojumiem es pateikt īsti nevaru, tādēļ, ka to mēs taisam. Šis ir tāds viens no vingrinājumiem, kuru mēs taisam uz izjūtām. Mēs cenšamies viņu taisīt tik tālu, ka mēs jūtam, ka kājas ir iesūžas, kājās ir iedzinušās asins. Tad ir citreiz mēs pietiek 20 reizes, citreiz vai 30, citreiz pat vajag 40 reizes. Tā kā, nu, šis ir tas vingrinājums, kur mēs taisam 4-5 piegājienus, un tikai tad ejam pie pārējiem vingrinājumiem. Šis vingrinājums nekādā gadījumā nav spēku vingrinājums. Šo vingrinājumu nekādā gadījumā nevajadzētu taisīt ar lieliem svariem. Šis ir vairāk domāts tāds kāju iesildošais vai tāds kāju tiešām četgalvainā muskuļu piezinošais vingrinājums. Tie, kuri viņi taisa baigi lielu svaru, viņi tikai var iedzīvoties kaut kādās saišu iekaisumos, tādēļ nav ieteicams vingrinājums šos pildīt. Es zinu, ka pat tie cilvēki, kas startē kultūrismā, šo vingrinājumu vispār izmanto tikai pirms pašiem startiem, jo tiešām ceļi. Tā kā, ja taisa maziem svariem, tad ceļus iesild, bet ja taisa viņu kā bāzes vingrinājumu un taisa ar lieliem svariem, tad var iedzīvoties pamatīgās ceļu sāpēs, kas arī bijis ir dažiem mūsu sportistiem. Vēl es gribu pateikt, ka šīs nekādā gadījumā nav pamācošais video, ka mēs sakam, tieši tā jādara, tieši tā ir pareizi. Ziniet, Latvijā tik daudz visādi paši izaugušo guru, kad mēs mācīt nevienu nevēlamies. Mēs vienkārši parādām savu treniņu. Ja kāds no mūsu treniņa gūs kādu labumu, gūs kaut ko interesantu, vai varēs izmantot arī savos treniņos, mēs, protams, būsim tikai priecīgi, ka kaut kas jums nodara. Protams, ar uz priekšu mēs rādīsim citas muskuļu grupas, kā trenēties. Nevis mācīt, kā trenēt, bet kā trenējamies mēs. Mēs esam gatavi dalīties savā pieredzē, jo pieredze mums ir diezgan liela. Tā kā ļoti ceram, kādam mūsu šie video palīdzēs arī turpmāk treniņos un sasniegumos sportā. Nu ko, 4 piegājieni ir uztaisīt, kājas deg.
Mēs pārējām pie nākamā vingrinājuma, tas ir pietupieni. Bet kopš es satraumējis, esmu savus ceļus sen apakaļ, es vēl esmu tupies, bet uz priekšu es sev esmu apsolījis, ka es ar lieliem svariem vairs netukšos. Nav vairs tā veselība, šogad man jau ir 40 gadi. Un tā kā es parādīšu kādus, es taisu pietupienus, reizi nedēļā es noteikti taisu pietupienus uz šauru kājām. Ja kāds saka, ka šauru kājām un ceļus laižot uz priekšu, var ceļu satraumēt vai vēl kādi, tad es teikšu, kopš es sāku šādus vingrinājumus tādu taisīt pietupienus ar šauru kājām un ceļus laižot uz priekšu, mani ceļi kļuvuši ir spēcīgāki, stingrāki un arī mazāk sāp. Tad pirmais iesildošais svars. Kā jūs redzējāt, es taisu diezgan lēnām, taisu arī nepilnā amplitūda. Liekot svaru klāt, es vēl samazinu šo laiku, es cenšos, toties es palielinu savu laiku. Es lejā cenšos iet sekundes 6, augšā varbūt celties ātrāk, bet šo vingrinājumu es taisu nepilnā amplitūdā. Tā kā tas man es esmu mēģinājis gan pilnu amplitūdu, gan tādu pusī. Un tādu pusu amplitūdu man daudz labāk patīk un palīdz gan manām kājām ātrāk piedzīt ar asinīm, gan arī palīdz maniem ceļiem turēties formā. Vēl kas pēc šā vingrinājuma. Svārus mēs izmantojam ne sevišķi lielus. Protams, ja kāds sacensībās taisa lieliem rezultātiem, lielus svarus. Šis nav tas vingrinājums, kur vajadzētu sacensties ar kādu vai taisīt lieliem svariem. Vajag tā, lai 10, 12 reizes jūs taisīt droši, un arī kas ir galvenais, lai jūs tiešām jūtat kājas, nevis jūs tam daudzajām reizēm. Jūs salēcaties tik tālu uz priekšu, ka jums tikai mugura piedzinās, a kājas nejūtat. Tā kā jādomā līdzi katrā vingrinājumā. Jādomā līdzi, un šis ir viens no labākajiem vingrinājumiem, kur es jūtu kāju priekšu, kas man ir iepatīsies. Pēc tam, kad es pārstājos stupties pietupienus lieliem svariem. Šos smagos treniņus, protams, būtu grūti izturēt bez dažādiem sporta uzturi. Tādēļ bez kājas nevar dzīvot. Tas noteikti ir antikataboliks, kas ir BCA ar glutamīnu. Tāpatām arī pēc dažas smagām darba dienām man ļoti patīk termopumpas. Nodrošina manu treniņu ar enerģiju, ar spēku un izturību. Un es savu kāju treniņu, kas man iet vismaz 2 stundas. Es arī pēdējo vingrinājumu taisu ar tikpat lielu atdevi un jaudu kā pirmo vingrinājumu. Nākamais man vingrinājums ir pietupieni ar kājām priekšā. Smita mašīnā. Protams, tiem, kam zālē ir gari pietupieni, ir ļoti labi. Nenoslogo muguras apakšdaļu. Cik mums gaka nav, tad mēs izmantojam smitu. Smits arī ar kājām priekšā pietupieni. Es izmantoju taisu pusi amplitūdu, varbūt nedaudz lielāku pusīt. Es taisu lēnām, es cenšos izbaudīt savas kājas, mēģinu piedzīt viņas ar asinīm. Tādēļ arī svari šeit, ko es izmantoju šeit smitā, ir pavisam maziņi. Jūs treniņu beigās redzēsiet, kad es vispār strādāšu bez svariem citos vingrinājumos. Liekas interesanti, jocīgi, bet ja kādreiz pats bija zālē ieraudzījis, ka kāds kaut ko cilā mazu svaru, tad likās tīri jocīgi, ka neko daudz necilā. Bet pēdējo gadu laikā es esmu sācis izbaudīt šo treniņu metodiku ar viegliem svariem daudz reizēm un ļoti īsu atpūtu. Jā, par atpūtu, ko gribētu pateikt. Ja es taisu ar kādu pāri, tad cenšamies mēs taisīt bez atpūtas.
Ja es taisu viens pats, tad maksimums starp piegājieniem, ko es atpūšos, taisu 40 sekundes. Protams, ja ir uz pietupieniem kaut kādi lielāki svari, nu tad cenšos minūti, bet ne vairāk. Nu ko, aiziet smitā pietupieni. Wow! Kājas ir pilnas. Taisot tikai 20 kg. Bet nu arī šis ir tas vingrinājums, kur tiešām reāli var izbaudīt kāju priekš. Var atdalīt visus pārējos muskuļus. Protams, ir ļoti daudz vingrinājumus kāju priekšā. Es parādīšu tad vienu treniņu. Protams, citos treniņos es mainu. Miksēju. Ir arī tāda treniņa, kad taisam vēl mazākiem svariem, bet taisam tādus super setus, kad izējam visus vingrinājumus, iesildamies. Un tad ejam pa kādām 10 reizēm, bet visus pēc kārtas. Bet nu, lūk, šodien ir tāds treniņš, 5 vingrinājumi. Šis ir 3. Arī 4 piegājieni pa 15-20 reizēm un iesim tālāk uz nākamo vingrinājumu. Nu ko, esam tikuši jau līdz 4. vingrinājumam. 4. vingrinājums ir pietupieni uz vienas kājas. Kā tik viņus nesauc? Brazīt pietupieni. O pietupieni. Čukču pietupieni. Vēl kaut kādu pietupieni. Mums ir vienkārši stāžu pietupieni. Mums ir vienkārši pietupieni uz vienas kājas. Es nesaku, ka tā jātaisa. Man patīk to, kad es priekšējo kāju, man ir tik tālu, lai es ne tikai aizmugurējā ir tikai atbalstam un tupjos uz priekšējo kāju, bet es arī no šīs kājas aizmugurējos uz tupjos tā, ka uz viņu arī atbalstos un ar viņu ceļos augšā. Tas nozīmē, ka es izmantoju reāli abas kājas. Abas kājas man ļoti spēcīgi strādā. Un visgrūtākais, protams, ir tā kāja, kur strādā vispirms, kura tupjās, un pēc tam, ka uzliek uz kājas, viņa dabūna visvairāk trūkties. Tādēļ katru piegājienu, kad es eju klāt, es kājas mainu, ar kuru sāku. Nu ko, arī 4. vingrinājumu esam piebeiguši un palicis ir pats nevainīgākais 5. kur vienkārši notiek tāda vēl maksimāla asins piedzīšana līdz mazai patīkamai sāpītei, kur taisīsim vispār bez svara, tīri tikai paši ar savu svaru un izmantosim TRX piekares sistēmu. Nu ko, ejam parādīšu, ko mēs treniņu beigās darām. Droši vien meitenei būs grūti noturēties vienkārši pie šī TRX-a. Tādēļ ir tādas lencītes, kur ielikt roku, lai rokas var atbrīvot. Tad, jo zemāk mēs guļam, jo grūtāk noturēties rokās. Kas mums ievērojot šo vingrinājumu, lai kāja priekškārtīgi strādā, mums arī visu laiku ir dimens saspridzināts, un viņš ir pacelts. Lai mēs gandrīz esam paralēli zemei, vienkārši kustamies un spiežam kāju priekšā sev ārā. Atkal taisam ļoti lēnām, kad 3-4 piegājas pa 20 reizēm, citreiz pa 30.
Bet es teiktu, uztaisīju 15, man kāju priekš ir beigts. Vēl 3 vingrinājumi. Labi, ja pa 15 uztaisīšu un kājas būsim pabeiguši. Beigās parādīšu, kādu mēs interesantu presiju taisam. Nu ko, ar to kāju treniņš un šodien ir noslēdzies. Varbūt tie svari nebija pat tie lielākie, bet tas intensitāte atpūst ar piegājieniem un tās reizes visur pa 15-20 reizēm. Es tomēr dod savu varat redzēt pēc manas pieres. Viegli nebija, bet ja jums kaut kas noderēja no šī treniņa, mēs tātad būsim tikai priecīgi. Droši rakstiet komentārā, ko jūs vēl gribat redzēt kādus treniņus. Varbūt ir interesi par kādu vingrinājumu. Droši rakstiet komentārā, sekojiet mūsu kanālam, spiežiet zvaniņu, lai nepalaistu garām jaunākos video, jo būs daudz kas uz priekšu interesants. Nu ko, vēl vienu presīti un šodien pietiksies. Ir ļoti laba presīte priekš pietipieniem un ķegas. Tagad taisiet presīti, esiet sportiski, esiet aktīvi. Sekojiet kanālu, tiekamies nākamajā treniņā. Čau visiem!